Sveiki, te atkal es Emster, un es tagad iemācīšu, nedaudz grūtāk, kā izveidot signatūru. Так, lūk, paņemam kādu stoku attēlu, tas būs, man, piemēram, būs Wiz Khalifa. Es to nokopēju, spiežu File, New, un ielieku savus izmērus, tie būs 350 x 200. Tā es izveidoju šo dokumentu, iekopēju Wiz Khalifas bildi iekšā šeit. Pamazinu, samazinu. Kaut kā tam līdzīgi, jā, šādi. Mēram šādi. Tas nekas, ka te tā paliek, bet, to mēs izdarīsim tā vai nav. Tā, tālāk mēs spriežam vienreiz Ctrl J. Turot Ctrl un uzspiežot J. Tad mēs šo te pārvietojam uz šo te, lai ir pārvietojam uz šejieni, apmēram. Un tad mēs vienkārši ar smudžtūlu paņemam šo otu un mazākiem pikseļiem, protams. Un šitā te, lai šitā otu. Un tad vienkārši turot Ctrl spiež šitā un convert to smart object, labais taustiņš convert to smart object. Tad es editošu savu layeru. Ejam tālāk, ko mēs darām. Rasterize layer, labais taustiņš, rasterize layer. Tad, ko mēs darām? Pievienam tad C4D. Tā. Jūs varat iet kaut kur, piemēram, nokačājat kaut kur no interneta, kaut kur kāds C4D. Un es, piemēram, pielikšu šo te vienu. Tas tā šādi te ir. Tad es no šito normāli liekam uz linear dodge. Apmēram tā. Paeksperimentējam kaut kā soft light, kaut kā tam līdzīgi. Uzliksim uz lighteni, es, piemēram, uzlikšu uz lighteni. Tad ejam, šito atstājam, neko nedaram, spiežam image, adjustments, gradient map. Un lai ir šitais melnbalts. Spiežam OK un lūk iznāk šitāds C4D. Tad, ko mēs darām, ejam atkal pievienosim kādu C4D. Apmēram kaut ko ap šādu. Ot, jā, smuks. Protams, patīk. Uzliekam uz paeksperimentējam. Kaut ko tam līdzīgi. Ot, kaut kā šādi. Tikai paņemat un nodzēšat no viņa šos te renderus. Un tad atkal image adjustments un gradient map un melnbalts. Tā iznāk šāds. Ir kaut kas tam līdzīgs. Tālāk es jums kaut ko iemācīšu paņemsim apmēram šo te notu, uzliksim uz kādiem 40 pikseļiem un uzliekam sarkanu krāsu. Un tad vienkārši šādi. Uzliekat šitos te un uzliekat paņemam mazāko opacity uzliekam. Apmēram uz kādi 80 opacity. 79, 80. Kaut kur tā, ot šādi. Normāli, protams. Tad, ko mēs izdarām, paņemam lūk pentūlu un paņemam lūk, nezinu, ko mēs, jā, varētu šito, jā. Tad mēs, paņemsim šo te pār. Uzliksim šādu notu. Un tad vienkārši paņemat šādi. Tālāk. Šādi. Uj, traucēja. Šādi. Tad paņemat vienkārši paņemam šo te uz vienu pikseli
Un tad atkal paņemam šito pentulu un stroke, labais taukstiņš, stroke patch. Un brush, un spiežam OK. Un tad vienkārši uzspiežam šeit, un lūk parādās ar šādi. Tad mēs vienkārši paņemam nodzēšam no tajās aptīšos to stūri, un vienkārši, ko mēs izdarām, tā gandrīz jau pabeigt, bet, pieliksim vēl kādu C4D, pieliksim, piemēram, šitu. Tak. Un pāreksperimentēsim, kā viņš tur dara. Samazināsim, protams, šito. Vai lielais? Mēram šādi. Šādi. Tikai šito C4D noliksim šeit, lai viņš nemaisās pēc par tiem apliešiem. Un tad mēs vienkārši paņemam un nodzēšam, tā lai viņi tur nerādās. Un tālāk, atkal mēs šitam layeram image, spiežam image, adjustments, gradient map un uzliekam melnbaltu. Tad, ko mēs izdarām, paņemsim kādu abstraktu kaut ko tam līdzīgu, paņemsim, iesim šādā telpā, valbase.cc, tad rakstam searchā abstrakts, visādi te abstrakti, pievienosim tā, lai ir smukāk izstās. Nē, te nebija tas abstrakt. Tā, iesim googlēt un rakstam abstrakt. Kur bija? Nē, efekts. Arī es neatceros. Bija kaut kur te. Jā, laikam bija. Rakstam efekt. Otreku šāds attēls, tikai nospiežam. Lūk, paņemam. Kas tā? Un nokopējam šo te efektu un iemetam iekšā šeit. Uzliekam uz ziniet Dodge, add un samazināsim tā, lai būtu viss ok. Tālāk, ko mēs izdarīsim, tad būs, lūk, apmēram šādi samazināt. Un šo arī noliekam šeit zem tiem aplīšiem un nemainīsim neko, viss ir ok. Tālāk, ko mēs izdarām, uzspiežam jaunu layeri, paņemam rectangle marquee tool un vienkārši atkal kā manā iepriekšējā pamācībā uztaisot šādi. Tad atkal labais taukstiņš, stroke un vidē 8 pikseli. Tad Ctrl D uzspiežat, lai noiet tās svītras. Un tad vienkārši Ctrl J un noliekat te apakšā. Tad atkal jauns layeris, atkal paņemam rectangle marquee tool, šitā ten izdarat. Redziet, kā man tagad. Tad atkal stroke, labais taukstiņš stroke un vidā 1 pikselis. Tad iznāk lūk rāmis, mēs esam izveidojuši rāmi un tālāk, ko mēs izdarām, paņemam kaut kādu tekstu, piemēram šādu. Un uzrakstīšu šeit, vai lieli burti, tad nomainīsim pikseli. Mēs uzrakstam kaut kādu tekstu.
Un tad vienkārši uzliekam uz overlay vai uz softline. Nē, labāk nē. Tas ir vienkāršāk izdarām šādi. Uzspiežat jauns layeris. Tad image, apply image un labais taustiņš šā un create clipping mask. Un tad vienkārši novietojat, kā jums patīk. Un kaut kā tā. Un tad uz šo te uzspiežat, labais taustiņš, blending options. Tad mēs paņemam drop shadow, no multiply uzliekam uz normal, opacity 100, distance. What the fuck? Tā, distance. Kaut kas nav. Uzmēties kaut kas iedaboja. Uzliekam šeit 1. Nav iedomāk jau būtu ierakstīt, bet tā kaut kas uzlaboja. Ai, tā visu nočakarēšu. Lūk 1, ok. Spreadā arī 1. Size arī 1. Un tad spiežam ok. Un lūk iznāk šāds. Tikai baigi debīli novietots. Kaut kas te gļuko. Nav kaut kas īsti. What the fuck? O. Tozē. Kas tas pa sūdu? Kaut kas nav. Es atvainojos ļoti, bet kaut kas nav. Photoshopā. Bet nu labi. Kaut vai. Lai ir tas teksts, uzvedam jaunu layeri. Kas nav. Tad image. Apply image. Vienkārši image adjustments. Gradient melnbalts. Uzliekam uz soft light. Un uzliekam kaut kādus 70 pikseļus. Opacity tā. Atvainojos, bet nu. Tad atkal jauns layers, image, apply image un filter ejam. Pastīsimies. Sharpen un sharpen. Un lūk, bilde kļūst dzidrāka. Paldies, ka skatījāties. Skatieties manas nākamās pamācības. Uz redzēšanos.